Kāds būtu optimālākais valdības sastāvs? Skaidrs, progresīvie nebūs, to Andris Kulbergs, premjerkandidāts, jau skaidri pateica nedēļas sākumā. Otrs jautājums ir par vienotību. Es esmu pilnīgi pārliecināts, ka vienotībai ieiešana valdībā ir fundamentāli svarīga pirmkārt, lai nodrošinātu saviem cilvēkiem darba vietas, jo tā teikt, vienotībai paliekot opozīcijā, tur var iekšēji sākties revolūcija. Otrs iemesls. Vienotība jau ilglaicīgi saviem vēlētājiem, tā teikt, tirgo vēlēšanās vienu ziņu. Bez mums valdība nav izveidojama. Mēs esam garants, lai vispār stabila, normāla valdība būtu. Un ja pēkšņi vienotība paliek ārpus valdības, pirms vēlēšanām, un valdība kopumā ir gana normāla, gana tāda, centriski sakarīga, tad vēlētājs var padomāt, paga. Bet reku, viss notiek bez vienotības. Tāpēc, manuprāt, lai kā vienotības, atvainojos izteicienu, nečakarētu Andru Kulbergu un apvienoto sarakstu valdības veidošanas laikā, rezultātā vienotība par katru cenu valdībā centīsies ieiet. Un šeit ir jautājums, vai Andris Kulbergs apzinās, ka ja valdībā būs vienotība, tad piedodiet, bet kādas pārmaiņas tad būs iespējamas? Vai Andris Kulbergs saprot, ka viņš ir situācijā, ka no vienas puses viņam izvēle ir starp mazākumu valdību, kur ir zināma atkarība no Aināra Šlesera balsīm, vai arī valdība ar vienotību, kur ar augstu varbūtību čiks vien var sanākt. Izvēle nav vienkārša, un šeit Andrim Kulbergam tiešām ir nepieciešama, tā teikt, tiešām tālredzība. Domājot gan par savu politiskā spēku un savām politiskajām nākotnes izredzēm, bet vēl svarīgāk domājot par Latvijas politiskajām izredzēm. Vai Latvijas politiskajās interesēs šobrīd ir spēku, kurš Latvija ir novedis līdz tai situācijai, kādā Latvija šobrīd ekonomiski ir, šo spēku ņemt valdībā? Uz šādu jautājumu šobrīd Andrim Kulbergam ir jāatbild vispirmām kārtām.